Labsakars Kroslavā, labvakar Krāslavā. Mainās gadi, mainās dienas, bet Krāslavas vēstis paliek. Un apsolām, ka arī šogad stāstīsim jums par visu svarīgāko, kas notiek un notiks mūsu pilsētā un novadā. Un par svarīgāko šovakar. Atsauksim atmiņā aizgājušā gada pašu pēdējo dienu notikumus. Gan Eglītes sociālajā dienestā, gan jaungada salūtu un novada domas priekšsēdētāja uzruna. Un skatīsimies, kā tad sākās šīs 2012. gads mūsu novadā. Palīdziet kopā ar mums un lai jums laba redzamība! Nav noslēpums, ka visiem bērniem vismīļākie un visgaidītākie svētki ir Ziemassvētki un Jaunais gads. Un lai Ziemassvētku vecītis zem Eglītes reizēm piemirst atstāt kādu dāvanu vai varbūt vēstuli laicīgi nav saņēmis, tad sociālajā dienestā salatētis vienmēr atnes lielu dāvanu maisu. Lieli draugi visiem bērniem ir valsts ģimnāzijas audzēkņi, kuri nu jau vairākus gadus ierodas svētku pasākumā, lai rotaļātos, spēlētu dažādas spēles un kopā ar bērniem zīmētu eglīšu rotājumus. Lai cik jautras rotaļas un spēles ir kopā ar ģimnāzijas rūķiem, tomēr daža laba bērna galviņa tā vien griežas uz durvju pusi. Kur viņš tik ilgi kavējas un kāpēc salatētis vēl nenāk? Un nu, acīgākie jau ir pamanījuši. Pa parka celiņiem ragavās, nē, uz skrejriteņa pie bērniem steidzas salatētis. Sarkanā kažokā ar baltu garu bārdu un galvenais ar dāvanu maisu aiz muguras. Nu, īstie svētki tik var sākties. Salavecītis, neskatoties uz sirmumu, ir itin žirgts un ļoti labā formā. Dejo un kūliņo kopā ar bērniem, dzied dziesmiņas un iet rotaļās ap eglīti. Cik skaista ar zāļošana, tā ziemā vasarā. Cik skaista zāļošana, tā ziemā vasarā. Лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Čaklākie dziedātāji un dejotāji saņem no vecīša arī kādu saldumu. Kad bērni un vecītis jau ir mazliet saguruši, laiks pašam svarīgākajam, kādēļ dažs labs te ieradies. Dāvanu maiss veras vaļā un katrs dabū kādu velti. Paldies, lūdzu. Никто не рад, потому что я рад. Ой, какой молодец. Ну, хороший. Jā, paldies. Daudzi bērni ir iemācījušies dzejojus un steidz tos nolasīt salavecītim. Daži sola pantiņas gan skaitīt nākamgad. Aiz eglītes bija paslēpusies arī brīnumu aka, no kuras, ja paveicās, varēja izdabūt arī kādu pavisam īstu brīnumu. Ļoti apmierināti, aizņemti ar dāvanu izsaiņošanu un garšošanu, bērni ļāvās apģērbties un kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām devās māju, lai pavisam pēc neilga laika atkal sāktu gaidīt jauno gadu un tikšanos ar salavecīti. Pašā gada nogalē 30. decembrī ir beidzies ārkārtīgi jauns un jauks un interesants projekts par dzīvnieku terapiju. Un, kā mēs zinām, bija arī ļoti skaists projekta noslēgums, un jūs nemazums esat izdarījuši, lai palīdzētu bērniem, kuriem ir tiešām vajadzīga palīdzība. Varbūt nedaudz vairāk pastāstiet,
kā tad noritēja šis noslēguma pasākums un ko jūs vēl esat izdarījuši šī projekta noslēgumā? Jā, tieši tā. Pagājušā gada Ziemassvētku laikā, tieši pirms Ziemassvētkiem, mums bija projekta par dzīvnieku terapiju noslēgums. Noslēgums notika Preļos, tepat mūsu kaimiņu novadā, uz kuru tika pulcināti ap 130 bērni, kas gan piedalījās projekta aktivitātēs, vasaras nometnēs, semināros, gan arī, protams, tie, kas varbūt tās bija palikuši mājās, jo visiem, diemžēl, nebija iespēja piedalīties visās aktivitātēs. Un noslēgums mums bija tāds sirsnības mīlestības pasākums ar smukām dāvanām, ko bērni paši arī gatavoja. Un tad viņi arī veda tās dāvanas, lai uzdāvinātu, pasniegtu tās saviem draugiem šeit Latvijā vai tieši otrādi Lietuvā. Un, jā, tas bija tādas smukas atmiņas un smukas koncerts. Un, protams, kad mēs saņēmām tiešām, paldies arī no jums, kad jūs interesējāties par šo projektu, bet mēs saņēmām arī tiešām daudz pozitīvu atsauksmi un tieši interesi par to, vai tad projekts turpināsies. Un mēs tā ceram, ka, protams, varbūt tās būs iespējas arī kādās citās programmās turpināt šo smuko ideju. Un arī mums tāda izdevība bija pašā projekta noslēgumā izveidot vēl arī nelielu videoklipu, tieši lai vēl vairāk popularizētu un stāstītu par terapiju ar dzīvnieku palīdzību. Pareizāk sakot, par 3 galvenajām varbūt tās metodēm, par 3 galvenajiem terapijas veidiem. Tā ir reiterapija ar zirgu palīdzību, kanisterapija ar suņu palīdzību un delfīnu terapija. Principā šie ir 3 terapijas veidi, kas patreiz tiek vairāk ieviesti mūsu Latgales reģionā, Lietuvas kaimiņu reģionā, arī te Augštaitijā. Delfīnu terapija Klaipēdā ir tālāk varbūt tās. Jūs izdevāt arī bukletu? Jā, ir izdots arī neliels bukletiņš, un tad tas būs pieejams pašvaldībās, varbūt sociālajos, kaut kur dienestos pie ģimenes ārstiem, es ceru, kad, lai tiem cilvēkiem, kam ir varbūt tās tiešām vajadzība un kuriem ir iespējams palīdzēt ar šo terapijas tādu unikālo metodi, tad tur ir pieejami nelieli, kontakti, kur var atrast speciālistus, kas darbojas mūsu pusē, lai nav jābrauc tālu kaut kur uz Rīgu, varbūt tās uz Krieviju vai Ukrainu, kur arī šī metode plaši tiek popularizēta un izplatīta, bet arī šeit pie mums ar to var nodarboties. Un tas nav jādomā, ka tur ārstē varbūt tās, tā nav nekāda panacēja, kas izārstēs smagas slimības, bet tās ir arī tīri tādas metodas, kas īsti nodara bērniem un arī varbūt pieaugušajiem, kas cieši ar dažādām tādām mūsdienīgām problēmām, kas saistītas ar stresu un jā. Aicinām arī mūsu skatītājus noskatīties šo skaisto klipu. Paldies par stāstījumu.
Jaungada naktī, uzreiz pēc pusnakts, te vai visi krāslavieši devās uz pilsētas laukumu, kur mūs visus uzrunāja Novada domas priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Mīļie krāslavieši, atļaujiet man sveikt jūs jaunajā gadā, priecāties kopā ar jums šodien Krāslavā, priecāties par jūsu veiksmēm, priecāties par visas Krāslavas veiksmēm, priecāties nākošgad un vēlēt, lai izdodas katrā ģimenē, lai ir prieks, lai ir gaišums, lai ir veselība mums visiem kopā skaistajā 2012. gadā. Ar jauno gadu! Urā! Pēc apsveikuma uzrunas gaisā uzšāvās krāšņus salūts. Lai laimīgs un veiksmīgs visiem jaunais gads! Traģiski 2012. gads sākās mūsu novadā. Izvēlts pusē pēc jaunā gada svinībām automašīnai iebraucot upē un apgāžoties bojā gāja 7, 16 līdz 19 gadus veci jaunieši, 3 meitenes un 4 zēni. Veicot notikuma vietas apskati, policija konstatēja, ka automašīnai bijušas vasaras riepas un nebija izieta tehniskā apskate. Nevienam no cietušajiem nebija vadītāja apliecības. Bojā gājušo tuviniekiem līdzjūtības izteica valsts prezidents, Novada domas vārdā domas priekšsēdētājs, kaimiņu novadu pašvaldības, reliģisko konfesiju pārstāvji. Ceturtdiena, 5. janvāris, novadā tika izsludināta kā sēru diena. 10:00 Romas katoļu baznīcā notika bēru svētā mise, uz kura bija ieradušies pašvaldības pārstāvji, deputāti, pareizticīgo priesteri, skolēni un ļoti daudz krāslavieši. Ziņa par 7 jauniešu, īstenībā pavisam vēl bērnu, traģisko bojāju satrieca visus. Baznīcā tika izvietotas bojā gājušo Maijas Japiņas, Anitas Dubras, Sandras Brikņas, Laura Stīvriņa, Denisa Tarasova, Arķoma Tarasova un Oļega Kondratjeva fotogrāfijas. Bēru misi celebrēja priesteri Eduards Voroņeckis, Pāvels Turonoks un Marijans Daļeckis. Katru gadu Turisma informācijas centrā viņiem gads sākas ar jauna bukleta sastādīšanu un izdošanu. Arī šogad šis gads nav izņēmums, un arī šogad nu pat nāks klajā jaunais Krāslavas novada buklets. Varbūt nedaudz pastāstīt, ar ko tas atšķirsies no iepriekšējā, ko mēs jaunu tur ieraudzīsim un ko ieraudzīs jaunu tur arī mūsu viesi. Tieši tā, arī šobrīd notiek darbs pie jauna Krāslavas novada bukleta sagatavošanas un atjaunošanas. Pateicoties Krāslavas novada pašvaldības atbalstam un daļai turisma uzņēmēju atbalstam, šobrīd mums notiek darbs pie sagatavošanas informācijas latviešu, angļu, vācu un krievu valodās. Mēs tā plānojam, ka šogad mums tops buklets 4 valodās.
jo mēs arvien vairāk redzam turistu arī no ārzemēm, tā skaitā arī no Krievijas, Baltkrievijas, Vācijas, Nīderlandēm un citām valstīm. Buklets mums būs līdzīgs kā pagājušajā gadā, īstenībā tāda paša formātā, un sadaļas būs līdzīgas, vienīgi mēs atjaunojam kontaktinformāciju, un ja ir papildus turisma objekti, tad mēs liekam iekšā. Tā kā tie, kuri vēl nav atsūtījuši mūsu mīļie turisma uzņēmēji, vēl ir pēdējais laiks šonadēļ to darīt. Sakiet, vai kādi tad varbūt būtu tādi jauni turisma objekti, ko varbūt arī mēs nezinām? Jā, es tieši gribētu arī lūgt. Principā mums papildus arī šim bukletam mēs tagad nodarbojamies ar informācijas sagatavošanu tādam, teiksim, lielam katalogam, brošūrai ar nosaukumu Tavas skaistākās brīvdienas Latgale, Augštaitija un Vitebskas apgabala. Šī brošūra top viena lielā projekta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārobežu projekta ietvaros. Un šajā projektā ir ļoti daudz partneru, 11 partneri, un ir iesaistīti turisma speciālisti no visām partneru organizācijām. Tā kā mēs esam no mūsu Kraslavas novada, tāpēc mēs gatavojam informāciju par visiem mūsu uzņēmumiem, kas ir mūsu Kraslavas novada. Bet es pieļauju, ka mūsu novada darbojas un strādā daži turisma pakalpojumu sniedzēji, kurus mēs nezinām. Tāpēc es ļoti gribētu lūgt, ja mums ir šādi uzņēmumi, lūdzu nāciet pie mums uz informācijas centru uz Brīvības 13, un mēs ievietosim informāciju par jūsu uzņēmumu mūsu katalogā, mūsu Kraslavas novada bukletā, un tā skaitā arī Kraslavas novada portāla un Latgales turisma portāla. Un gribētu arī atzīmēt, ka informācija ir par velti, jo šeit ir iesaistīti. Varbūt tas cilvēks kaut kā biedē. Nē, tas tā kā no projekta līdzekļiem tas viss ir par velti. Un tā kā Kraslavas novada mājaslapa ir ar Kraslavas pašvaldības atbalstu, protams, arī tas ir par velti. Un sakiet, kad tad nāks klajā tas pirmais metiens? Pirmais metiens mēs tā ļoti plānojam kā februāra sākumā, jo tuvojas ikgadēja turisma izstāde Baltūra 2012, un katru gadu šī izstāde notiek februārī, tāpēc mēs ļoti ceram, ka februāra sākumā mēs jau varēsim redzēt pirmos bukletus, un tad izstādes laikā izplatīsim bukletus arī par velti, protams. Nu, tā kā mūsu ziņas redz cilvēki arī mūsu portālā, tad var teikt visā pasaulē. Sakiet, ar ko jūs turistus varat iepriecināt ziemā? Ziemā mēs varam iepriecināt, protams, ar zirgu izjādēm. Mūsu zirgstāda klājumi ir ļoti iecienīta vieta gan pavasarī, gan arī ziemā. Diemžēl Saules kalns pagaidām, es ļoti ceru, ka pagaidām nestrādā, un tas, principā, arī statistikas ziņā samazināja turistu skaitu 11. gadā, jo salīdzinot ar 10. gadu ļoti daudz arī ārzemnieku, tā skaitā lietuviešu brauca uz atpūtas bāzi Saules kalnu. Bet ļoti ceram, ka varbūt tuvākā laikā strādās arī atpūtas bāze Saules kalns. Protams, slēpošana, bet, diemžēl, tagad laika apstākļi varbūt arī neļauj arī slēpot īsti, bet, cerēsim, ka tomēr arī sāksies īsta ziema. Mums atcerējos gadījumu pagājušajā nedēļā bija turisti no Nīderlandēm, un viņi bija vasarā pavadījuši 40 dienas pa Baltijas valstīm ceļojot ar ritni, ar velosipēdu. Un viņi tad bija ieplānojuši atgriezties uz šeini ziemā, lai paslēpot. Un viņi te atnāca un teica, ļoti skaisti, bet, diemžēl, paslēpot mums šoreiz neizdodas. Mēs ceram, ka viss vēl ir priekšā un noteikti sniegs. Paldies jums par informāciju. Varbūt, jā, izmantojot šo izdevību arī pirms turisma sezonas sākšanas, bet mēs jau zinām, ka laiks skrien ļoti ātri un arī drīzumā jau tuvis arī pavasaris. Un gribētu palūgt visus mūsu Kraslavas novada turisma uzņēmējus vēlreiz pārdomāt savu piedāvātu pakalpojumu kvalitāti. Vai uz jūsu viesumāju, uz jūsu saimniecību ir pietiekoši ceļa norāžu, lai turisti varētu atrast jūsu māju bez problēmām. Arī padomājiet lūdzu par sakoptību, vai viesumāja, vai apkārtne, vai pludmale ir sakopta. Arī tā skaitā, vai jūsu viesumāja ir viss primāri nepieciešamais turistam, spogulis, tā skaitā pakarāmie un tā tālāk. Vai nav putekļu, vai viss tiešām ir sakārtots, vai ir tīra guļamveļa. Jo mēs esam Kraslavas novads, var teikt, ka viņš ir pirmais gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Un no mums pašiem ir atkarīgs, ko cilvēki domās, ko turisti domās par Latgali, par Kraslavas nodaru, par visu Latviju tā skaitā. Jo īstenībā ir tā,
Ja turistam šeit patīk, viņš izstāstīs 5 saviem draugiem, ka šeit bija skaisti, šeit bija labi un viss bija kārtībā. Bet, ja kaut kas šeit nebūs kārtībā, viņš izstāstīs par saviem negatīviem iespējiem 10 draugiem. Un tāpēc mums kopumā ir jāstrādā un kopumā jāattīstā mūsu Kraslavas novads un mūsu pozitīvais turisma tēls un imidžs. Jā, un kā zinām, šī mutvārdu informācija bieži vien daudz ir iedarbīgāka nekā visi bukleti kopā ņemti. Tieši tā, jo labāka reklāma tomēr, cik nebūtu to bukletu, cik nebūtu informācijas internetā, labāka reklāma ir no mutes mute. Jā. Paldies jums par informāciju un ceram, ka brauks tie turisti, uzsniegs un viņi brauks slēpot un vizināties ar zirgiem un atpūsties pie mums Latgalē. Un viņu brīvdienas tiešām Latgalē būs ļoti jaukas. Paldies par stāstījumu. Un ziņu nobeigumā paziņojums. Krāslavas novada vēlēšanu komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš tautas nobalsošanai par likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas Satversmē ir no šī gada 9. janvāra līdz 23. janvārim. Un locekļu kandidātu pieteikums var iesniegt Krāslavas novada vēlēšanu komisijai darba laikā Krāslavas novada domē Rīgas ielā 51 13. kabinetā. Un uzziņas pa ekrānā redzamajiem tālruņiem 656 817 64, 259 339 77 vai 294 96 549. Atgādinājums visiem Krāslavas novada aizbildņiem, aizgādņiem un nepilngadīgo bērnu mantas pārvaldītājiem. Krāslavas novada bāriņtiesa lūdz iesniegt bāriņtiesā Krāslavā Grāfa Plāteru ielā 6, 16. kabinetā ikgadējās atskaites norēķinus par aizbildniecības, aizgādības un nepilngadīgo bērnu mantas pārvaldību 2011. gadā. Norēķinu veidlapas atrodas bāriņtiesā. Atskaites norēķinus ir lūgts iesniegt līdz 2012. gada 1. februārim. Rietumu labdarības fonds piedāvā Leļu teātra viesizrādi Rumpelrūķis 17. janvārī, 15. Krāslavas kultūras namā. Atgādinu, ka izrāde ir bez maksas. Un tā ir aizraujoša un gudra pasaka ar labām beigām, par spēju ieraudzīt, izprast un novērtēt kā nabadzību, tā bagātību, kuras vienmēr iet roku rokā. Līdz ar to šovakar tas arī viss. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos pēc nedēļas ar labvakaru.